Čau visiem, šeit Skibidi reakcijas jauns video. Es nesapratu, kas ir viņam. Okay. Ne tikai bija. Ne. Bija stiprais. Tas bija stiprais. Bet... Bija vistas. Kas tiem, tā ir laikam fabrika. Viņam iekšā. Bet viņš ievainots. Es jau nedarīju reakcijas. Ko? Kas tas skibidis? Un pēc tam es tā kā apkārtošu. Tā kā es... tā kā kas tur būs piemēram. Pārģibi. Es lieku tā kameramēn. Bet tikai viņā atpakaļ. Bija sāpīgi noteikti. Viņam atkal ir kas. Kas to aizmugurē? Tas bija. Okay, don't speak, man. Ko viņš dara? Viņš liek enerģiju viņam. Sapratu. Ko? Jā. Beidzot, viņam jāliek. Okay, ko? Es nesapatīju ģimeni. Ko? Viņš dara skidžitsu. Tagad viss labi. Tas labi. Un ja kas mēs arī, es pateikšu, ko viņš teica tagad. Ko viņam iekšā? Tas jāuztrā. Es nezinu. Ko viņš ņem enerģijas? Ko? Kāpēc viņš to saka? Nē! Es saku, viņam iedūra tagad vēl. Nē. Tā, viņš palika dusmīgs. Veikams jau pārvien. Viņš sakauks turien. Viņš lido. Izskatās. Ko? Izslēdzas gaismu. Man tas nepatīk. Ieslēdzas. Okay, es tagad Rijā pateikšu, kas tur būs jaunajā kvartā. Kamerameni tagad viņi izveidoja tā kā papīra, tolas papīra granātu izmetā, un tad iemet iekšā, un tad visu uzpraksta. Viņi dara tagad ļoti daudz.
Nu, ja visiem agentiem būs, tad tas ir ļoti labi. Un noteikti, kad šitā grupa visa, viņi ienāks iekšā bāzē tajā. Nu, bāzē. Škibidī bāzē. Un arī tiem kameramanam ir, viņam ir, ugunsierocis, kurš šauj kameramanas zilajā, tā kā krāsā. Jā. Un ja kas rekoja cilvēks, viņš nesen bija dzīvs. Nu, cilvēki daudzāk un daudzāk parādās, viņš nesen bija dzīvs. Cilvēki vēl ir daži. Ja kas. Un reku mašīnā arī tur ir, ja var saredzēt. Un kameramens aizlidoja. Tagad škibidistiem ļoti daudz ieroči ir. Un viņi var vinēt, bet izņemot tas bija. Un kameramens nevar izdzīvot. Nu, kameramenam iet slikti, bet tīvīmeniem, titāniem nav. Bet grūtība ir astrotoilet. Un tagad kamerameniem, man tā liekas, ka viņam kamerameniem tagad ir tāda, speakermanu ierocis. Jā. Un tas ir ļoti stiprs ierocis. Kameramani vai speakermani vai TV-mani var izveidot tādu pašu ieroci, bet stiprāku. Varbūt, es nesaku, vai tas būs par 2 kādās citās sērijās. Piemēram, 72 vai 73, es nezinu. Un tagad vienkārši tas ierocis ir tik stiprs, ka viņš var iznīcināt visus. Un vienkārši speakermani, viņi var izveidot 3 titānu. Nu, ne 3 titānu, bet vienam titānam, piemēram, TV-manam ielikt visus upgrade'us labākus. Piemēram, ja tā būs. Es nesaku, ka tā tieši būs. Un fabrika, ja kas fabrika, tā ir, piemēram, viņus tā kā labo. Un tas škibidisti, viens no viņiem bija tos, kas bija TV-manam iešā, un tas bija 40. vai 40. jā, un tā liekas. Un tas ierocis arī, ja pateikt, ka ir tāds pieaugs kameramanam 10, tad viņš varēs iznīcināt tās stūlis, piemēram. Un tad būs viņi stipri. Es pateikšu, kas būs nākašajās serijās. Noteikti būs, ja būs, piemēram, 80. Tad tas būs actions ļoti labs. Un tur noteikti būs jaunais vai Projector One, vai, piemēram, kaut kas vēl. Un tie ieroči var pārāk daudz, ja TV-mens šaus ļoti ilgi kādam, un viņš vēl varēs izturēt, tad tas būs viņam upgrade vienkārši paliks vāji. Un TV-mens var nākošajās serijās vienkārši, G-mens, ja viņam iešaus vidū, viņam būs pārāk daudz enerģijas un viņš var uzsprāgt. Šitas škibidis, es par to teicu, ko es. Un kameramens tagad ir, viņš ir, viņam ir tā kā roka, izvainota. Un nākošajās serijās noteikti viņam būs laba roka, viņš salabos beidzot atpakaļ. Jā.
Un, piemēram, reku, viņš šauj un redziet tādus ieročus. Varbūt kameramani var uztaisīt atkal tādus pašus. Bet škibiristi šitādi. Šitie škibiristi, viņas ir krisas. Un tagad šitiem toaletēm viņi pievienoja laizerus tādus, kā G-Manam. Un ja kāds nezināja, piemēram, es vienkārši saku, TV-mans var teleportēt īstenībā arī savu kāju vai jebko. Viņam var teleportēt roku, viņš var teleportēt galvu, var vienkārši jebko teleportēt. Un TV-mans, viņš paņēma no kāda enerģiju un iedod vienkārši viņam, speakermanam. Un ja viņš iedotu vēl daudzāk, tad viņš uzsprākstu. Ja TV-mans iedos nākošajās serijās vēl daudzāk, tad viņš pārsprāks. Vai viņam paliks traks, un ja viņi infektos, tad tas būs traki. Jā, un viņš nevarēja sev kontrolēt. Viņš tā kā varēja sev kontrolēt un nevarēja, jo viņš šāva pa visu rīnu. Un arī viņš iebļāvās. Viņš palika traks. Viņš palika pārāk dusmīgs, un viņam pārāk daudz enerģijas bija. Un tagad atkal viņš pielika roku sev, jo viņam tur ir magnīts. Tad viņš šāva. Tagad beidzot viņš nekrīt. Ja kāds nezina, tas ir no Ninjago Spijitsu. Viņš teica. Un speakermans tagad ir salabots. Viņam vienkārši vajadzēja iedot daudz enerģijas. Un tagad viņam viss labi ir. Nākošajās serijās noteikti viņa TV-mans tāds iedos enerģiju. Bišku ļoti maz. Viņš teica 10 no 10. 10 of 10. Tu angliski teica. Un šitas ir no 6. sērijas GJ, bet viņš ilgi neizdzīvoja. Labi mūzika. Noteikti, ka viņš izdzīvos. Viņš izdzīvo, bet ja neizdzīvo, jo viņam dega toalete. Un šitas nav Astro toalete īstenībā. Tas ir tas, kurš paņēma. Tā kā paņēma, un viņam tur iekšā tā kā asumiņš, kur bija. Viņš tagad var paņemt citas enerģijas. Viņš tā kā var paņemt un aizmest. Viņš teica, ko tu un rupju vārdu, ko tu sev iztēloji. Viņš teica, tu nomirsi tagad. Bet ja TV-mans neizsargāt viņam iedurt ekrānā, un noteikti Astro toalete tagad aizlidos līdz
līdz ķīvēnam un vienkārši ņems visas enerģijas. Labi, ka tīmens aizsargāja. Tas ir ļoti labi. Un tā meitenes atnāk. Viņš saka, ejam tur. Un tad viņa aizlido. Un tad viņi skatījās visu no to big kameramena. Un mēs skatījās no sejas kameramena, plungermena. Ja kas reku tie brāļi ir, tie noteikti viņu brāļi, kurus Spikermans aiztaisīja durvis un tad Michael Jacksons. Bet noteikti tur noteikti ir tas, kurš nogalināja, bija kameramenu. Nu, vai tas ir čits skiberists? Un tas ir viss. Visiem tā.